Čau visiem! Esat laipni lūgti kārtējā Kinoblogeru runās sērijā. Kā redzat, mēs esam nopirkuši to ierīci, ko Sergejs nolika beidzot, tagad mēs esam, var teikt, kino mediju profesionāli. Pasūtījuši no Beja. Jā, eBay. Obviously. Bet šodienas raidījumā, kurš nedaudz aizkavējies ceļā pie jums, parunāsim tikai par jaunākajām ziņām. To, kas ir kinoteātros, atstāsim varbūt kādai citai reizei. Pēc skaitā šoreiz raidījumā mums ir, kas notiek ar Fast and Furious 7, Davida Finchera filmu par Steve Jobsu un kurš tajā tēlos, Spoku mednieki 3 un arī citi interesanti sequeli, kā arī, ko studija Fox ir anoncējis līdz pat 2019. gadam. Tas viss šajā raidījumā skatīsies. Kinoblogeru runā. Bez veldes. Un sāksim ar Game of Thrones ziņām. Drīz jau jaunā sezonā Pēc mēneša, pēc mazāka mēneša. Un sāksim ar to, kā tieši Game of Thrones beigsies, Sergej, tevi ļoti ieinteresēs. Beigsies... Šajā brīdī es atļaušos, es neesmu redzējis nevienu sēriju, es taupos. Līdzīgi kā nākamajai sievai, un es vienkārši uzlikšu. Džofrijs Mirs! Un tā uz redzēšanos mūzika. Pirmkārt, Mārtiņš paziņoja, ka šī sezona, 4. sezona, būs tieši vidus. Udi, kur tu aizgāji? Tieši vidus visam seriālam, un būs apmēram 7-8 sezonas. Bet tagad arī ziņas parādījušas, ka varbūt par cik Hobbits un Greiz un Palnieks dabūja tik daudz naudas, miljardus, ka varbūt ir vērts arī safilmēt pēc tam filmas, seriāla beigas ar filmu, kā jau HBO darīja ar Entourage, ar Sex and the City, 2 reizes, tīpaši otrā Sucky part. Un kā mēs tagad arī dzirdēsim, redzēsim droši vien ar pašu Game of Thrones, kur viņi plāno, teiksim, kaut kādas 100 miljonus izterēt uz noslēgumu. Džordžs Mārtiņš arī saka, ka būs varbūt cits variants, ka viņi nevis taisīs turpinājumu un nobeigumu, bet viņi taisīs prequelus, jo viņš jau izlaida grāmatu Tales of Dunk and Eggs, kas bija prequels, kas notika darbība pirms 90 gadiem, pirms seriāla sākuma un pirms grāmatas A Song of Ice and Fire. To mēs noteikti gaidām. Būs interesanti gan paskatīties nobeigumu, būs interesanti gan paskatīties arī pašu prequelu. Es domāju, ka ja aizies nobeigums kā filma, tad viņi arī prequelus safilmēs. Un tagad visi var atkal klausīties, vilkt austiņas, jā. Džofrijs Mirs, es teicu. Džofrijs, jā? Jep. Sēd. Tas bija tas mazais punduris? Jā, karalis. The King! Jā, es diemžēl zinu, kas ir Džofrijs. Tas bija kas Batmanā. Batman Begins, atceries sīkais? Ok. Labi, gaidām Game of Thrones, es gan jau paspējuši noskatīties, jā. Jūs arī. Turpināsim ar ziņām, kas tad īsti notiek ar Ātras un bez žēlstības ciklu 7. daļu. Kā atceramies, tad, diemžēl, dēļ Paula Walkera traģiskās nāves filmas uzņemšana tika atlikta, bet pārcelta tieši pusceļā. Lūk, un beidzot ir skaidrība, kas tur notiks, un filmas filmēšana jau ir atsākta. Kā tad viņi atrisinās šo te Paula Walkera jautājumu? Būtībā viņi gāja pēc paša, visticamākais, kad vieglākā un arī patiesībā saprātīgākā ceļa. Tas jautājums tiks atrisināts tieši tāpat, kā viņš tika atrisināts vesels 20 gadus atpakaļ ar Brendona Lee filmā Krauklus. Pauls Walkers būs daļēji kaskadieris, daļēji dubleris, daļēji CGI personāžs, un filmā viņš neies bojā, bet gan kaut kā savādāk tiks izvadīts ārā no sižeta. Es domāju, ka visi vairāk vai mazāk var iedomāties, kā tieši tie, kas ir skatījušies iepriekšējās daļas. Lūk, un patiesībā tās īstenībā diezgan labas ziņas, un tā nevajadzētu galīgi kaunēties. Specifektu industrija ir spērusi lielus soļus tālāk, arī kopš tā paša Kraukļa, kurš, starp citu, ja tu skaties viņu nedomā par to, ka Brendons ir kaut kādā brīdī no mums aizgājis, izskatās absolūti ok, un tu to galīgi nevari pamanīt. Yep. Komentāros cilvēki salīdzināja ar CGI Jeffu Bridgesu no Trona. Es gan gribētu domāt, ka Pauls Walkers nebūs kā Jeffs Bridges, kurš bija ļoti, ļoti uzskatāms. Nu, viņš arī bija tā kā samaksota jaunāks. Jā. Tur bija papildus. Bet man ir daudz labāk ideja, kādam apskatieties internetā ļoti daudz materiālu, kā filmē filmu Iron Man 3, ja? Nu, vismaz kaut kādās trešdaļā no ainu, kur jums liekas, ka tas ir Robert Downey Jr. Tas nav viņš, tas ir CGI dubleris, tāpēc, ka tajā filmā ir
ļoti daudz specifektu, kurus jūs nepamanījāt, ka tie bija specifekti. Bet redz, tur varētu būt tā problēma, ka cilvēki nezināja par Iron Man 3, ka tur CGI. Tagad viņi skatīsies un pētīs, kur bija tā aina un kur nebija tā aina, kur CGI walkers un kur nav. Ja būs laba filma, tad mēs to nepamanīsim. Filmas pirmizrāde joprojām paliek spēkā nākamā gada aprīlī. Viņi pārnes to 17. Jā, un tad jau droši arī nākamās sērijas, un kur tad pēc tam? Bet, nē, es tev ir pilnīgi par to CGI, jo, teiksim, Benjamin Button, tur jau nevar atšķirt, tur diezgan kvalitīvs CGI, un tāpēc noteikti gaidam un cerēsim, ka būs arī labs nobeigums. Un vēl turpinot par sequeliem, ir parādījušies ziņas par Tucker and Dale vs. Evil sequelu. Ļoti labas ziņas, jo pirmā daļa bija izcils komēdijas šausmu filmu horrors, kā Zombieland, kā Shaun of the Dead, kā Cabin in the Woods. Un tagad konvencija Horror Hound, Tylers un Tiddik paziņoja, ka viņi turpinās ar otro daļu un cerēsim, ka būs ļoti labi, jo pirmā daļa jūs neredzējat, viņa bija diezgan maza izplatīšanas sistēma. Viņi neizniecināja pat kinoteātru, viņi iznāca. Kaut kur, bet viņi tāds nebija mainstream filma. Latvija bija, bet Amerikā, man liekas, viņi iznāca uzreiz gan vai Netflix vai no Amazon, kā, jā. Limited, tā sacīt, jā. Jā, bet noteikti ir vērts redzēt, jo ir svaigs tieši ieskats žanrā. Smieklīgs pavērsiens, nespēlosim, bet tāda atžgārnā šausmu, jā. Un turpināt to par sīkojiem, kas vēl mums gaida, protams, Spoku mednieki 3. Tur, diemžēl, kaut kā te cilvēki no projekta aiziet. Bivs Murrejs aizgāja vienkārši pats. Harolds Remis aizgāja burtiski. Un režisors Aivans Reitmans, viņam arī sekoja, pagaidām par laimi tā, kad ne burtiski, bet pateica, ka labi, bez citiem diviem čaļiem es nefilmēšu. Turklāt, bet studijas Sony ļoti iespringus, kā jūs zināt, Sony neiet labi ar naudu, mācas kompānijai, un, protams, kad dabūna par mizu arī filmu studiju, līdz ar ko, ka vienīgais, kas viņam ir Zirnekļa cilvēks, kas tagad tiks eksploatēts vēl turpmāk uz kaut kādām 6 filmām, un, protams, kad ir vajag atkal atsākt Spoku medniekus, un arī Men in Black, protams, ar jauniem aktieriem. Un Spoku mednieki arī būs tieši tāpatās, būs jauna Spoku mednieku komanda. Cicamākais, kad gaidam visas pazīstamās sejas. Arī filmas This is the End bija no Sony, tā kā es domāju, ka tur... James Franco. Jā, visticamākais arī, ka ļoti ticams. Un, bet labā ziņa tāda, ka režisora Aivana Reitmana vietā viņi ir atraduši ko? Filmas Lego Movie. Pareizi, jā. Režisorus, kas man liekas ļoti laba izvēle. Un filmas 21 Jump Street, kas arī, un 22 Jump Street, kas arī ir Sony filmas. Es domāju, ka tas ir principā jau tā kā vairs ne baumas, bet gan drīz vai kā fakts. Jā. Un īstenībā izvēle ļoti laba. Viņi tie čaļi ir tādi, kas prot gan humoru, gan asāku nedaudz, gan arī var to visu sabalansēt pareizi. Viņi tikai humors, viņi tā kā spēja sataisīt filmu, kura nebūs tikai faniem, tikai, teiksim, Lego faniem vai tikai 21 Jump Street seriālu faniem, bet iesaistīt jaunu auditoriju, kas principā Sonyam arī tieši vajadzīgs. Man liekas, ka tas Spoku mednieku zīmols, ka tāds, es nezinu, vai viņš ir tik jaudīgs, kā viņi saka, viņš ir pavēl, viņš ir tā kā jaudīgs tiem vecākiem, kuri tagad vadīs savus bērnus. Atsvaidzināt ļoti jaudīgi, jā. Un, kas attiecas uz Men in Black, nekas nav zināms, bet droši vien, kad Chris Browns iznāks no cietuma ārā, tad jau, skatīsies, kā būs. Albumu arī ierakstīs. Kā ļoti labas ziņas nāk no šobrīd notiekošās izstādes CinemaCon Las Vegasā. Es atzīšos, ka tas CinemaConā bija pagājuši gadu. Katru gadu es uz turieni braukāt nevaru, un tāpēc tagad sēžu mājās un lasu to visu internetā, kā mēs visi, bet man arī birst asaras, un jums nē. Un tas ir svarīgi to zināt, tas ir ļoti foršs pasākums. Tur sabrauc kinoteātra īpašnieki, filmu studijas, un viņi visi vērās savā starpā un dod arī bezmaksas dzērienus, kas bija īpaši tāds. Un tu sāki teikt Beju? Taču, jā, un es satiku Michael Beju. Bet kas tad jūs interesē daudz vairāk nekā manas tikšanās ar Michael Beju, ir tas, ko tad viņi šoreiz rāda CinemaConā. No turienes nāk, protams, visādi traileri, interesanti un tā, dažus noteikti jau redzējāt, piemēram, Dwayne Johnsona Herkulesa traileri un tā tālāk, tur Ģirds vairāk izstāstījis. Tur bija arī 50 Shades of Grey traileris, bet to nerādīja. Tie rupuči visādi. Jā, un rupuči, kurus gribētu nosaukt kā pieliet Teenage Anal Ninja Turtles, jo viņi tieši tā arī izskatās, jo mazāk, jo labāk. Bet bija arī labas ziņas, piemēram,
tur bija ļoti labs materiāls par filmu Dawn of the Planet of the Apes, kuras latvisko nosaukumu, diemžēl, mums nav vēl atsūtījis mūsu draugs Ronalds. Cerams, ka būs īsāk nekā... Pētiķi panētas nākamā filma, esot izskatās ļoti daudzsološi. Tieši tāpatās arī kā filmas X-Men, kuras Days of the Future Past. Es neatceros, bet viņš ir izdomāts. To mēs uzzināsim pavisam drīz, bet, ja jums patika pēdējais traileris, tad ļoti laba ziņas tādas, ka tur parādīja daudz vairāk, un tas izstāsta vēl viss daudz iespaidīgāk. Kā arī es tieši šodien lasīju, kad esot bijusi ovācijas Clintam Eastwoodam par viņu jauno mūziku Jersey Boys. Es gan neko nemācīšu pateikt, es neesmu tik ļoti informēts par Jersey Boys. Bet, kaut kas tu tam Jersey šovu, vai ne? Visticamākais, ka... Jā, bet jauna Clint Eastwood filma, tas vienmēr ir patīkami. Un jauns ziņas arī par Fincheru un viņa topošo projektu par Steve Jobsu. Viņš ne tikai safilmēja Facebooku, viņš safilmēs tagad par Apple... Tikko taču bija par Steve Jobsu filmu. Bija kaut kāda, jā? Jā. Un tur bija tas čāvis ļoti līdzīgs Jobsam. Kā viņu... Kučers, Eštons pazaudējis mašīnu. Čārlis Šīns, jaunā versija. Bruce Willisa dēls. Karls Esteves. Jā, tur. Bet tā filma bija vairāk par viņa biogrāfiju, un tā nebija īpaši veiksmīga. Tāda, kur viņa gribēja sagrābt naudu, pēc tāda, ka, oh my god, tā kā viņš nomira, davai tagad laižam filmu, mums ir perfektais aktieris. Viņš jau nomira? Perfektais, jā. Time Davai. And action. Bet par Fincheru, jā. Bet par Fincheru savukārt šeit ir visas kvalitatīvākās sastāvdaļas. Ka Finchers, pirmkārt ir pats Finchers, viņam ir scenarijs Sorkins sarakstījis, ar kuru Finchers jau strādāja uz Social Network. Viņš pieteica, ka viņš strādās pats Finchers tikai tad, ja paņems galvenajā lomā Christianu Beilu, kas arī diezgan laba izvēle. Bet ko saka Kristians Bēls par to? Viņš ir šāda te ultimāta centrā, kur kādi spēki apkārt viņam koncentrējas. Viņš saka, because I'm Batman. Ben's who? Un tad trešais viņam ir oficiālais arī avots. Viņam ir tā biogrāfijas grāmata, kuru pats Jobs sarakstīja ar Isaacsonu. Un vēl ceturtā vieta. Kā, teiksim, tagad Markam Zuckerbergam pajautāja, kā tā filma, viņa tur pa īstam viss bija. Šādu problēmu šajā gadījumā nebūs. Neviens neko nepajautās. Nē, tiem kaut kam var būt, tā kā bija, neviens nevar nezinu. Bet, kā jau mēs, es nezinu, mēs nestāstījām, bet arī ļoti interesants koncepts filmai, ka ir sastāvēs tikai no 3 minūšu garām ainām pirms prezentācijām. Tas būs... Par tā minūtēm mēs neteiksim. No apmēram, jā. Bet ainas būs 3 ainas, katra filmai visticamākais ar vienu. Viena prezentācija, viena, jā. Tā kā jau Sorkins pierādījis ar, teiksim, Newsroom vai West Wing. Un prezentācijas būs pirms Macintosha, pirms Next 88. gada un pirms pirmā iPoda 2001. gadā. Tāpēc noteikti gaidām un ceram, ka jau drīz sāksies filmēšana. Mēs uzzināsim, kas ar to Batmanu, bet Kristiānu vai viņš tā kā vai jāpārzīmē plakāti ir tagad. Viņam droši vien vajadzēs zaudēt svairu. Bet viņš ir solīja, ka viņš tā nedarīs vairs. Ne. Ko tikai mākslas labā neiet? Ja Finchers prasa, tu zaudēs varu. Iespējams filmu redzēsim, nākamajā gada beigās. Tā vismaz. Uz Oskariem. Un nobeigumam tas par to, ko jūs mēr tik ļoti jautājat, mums tas ir par komiksiem, par sequeliem, par DC versus Marvel. Tādām saistītām lietām. Īstenībā nekādas saistītās lietas tur nav, tās arī tās divas lietas, par kurām es gribēju parunāt. Visi mēs zinām ļoti labi, ka kino ir liels biznes. Iespējams, mēs to zinām pat pārāk labi. Kačing! Jā, mēs esam arī kino biznesā, mēs gribam atgādināt to ar šo raidījumu. Bet Studija Fox nesen visus pamatīgi pārsteidza, paziņojot savu filmu iznākšanu datums līdz pat 19. gadam. Parasti viņi paziņoja gadu divus uz priekšu tā, lai tur ir visādas stratēģijas, vai varētu aizsist pareizo datumu. Tur kaut kā un investori visām studijām viņi ir jānomierina un jāizstāsta, kas tad īsti būs tas, kas pelnīs naudu, bet Fox ir izcēlējis īpaši, piemēram, tiek paziņot iznākšanas datumi ne tikai nākamajai X-Men filmēm, kas sauksies jau X-Men Apocalypse, un ko filmēs arī Brians Singers, bet vēl vienai X-Men filmai pēc tam, tas laikam bija 19. gadā, ja nemaldos.
Paziņots iznākšanas datums filmai Fantastic Four 2, jeb sequels filmai Fantastic Four, kuru vēl pat nav sākuši filmēt, un kuru sāks filmēt, laikam, tikai šovasar. Bet tas nekas. Josh Tranks no Chronicle. Tas nesatraucieties, jūs tāpatās skatīsieties arī otro daļu. Viņai ir zināms iznākšanas datums, kā arī kaut kādai mistiski nesaprotamai Marvel filmai, ko viņi pagaidām apzīmē tikai kā Mysterious Marvel projektu, un cilvēki min, kas tas varētu būt, vai tas varētu būt X-Men versus Fantastic Four, kaut kādi vēl citi X-meni vai kāds cits jauns varonis. No tā mēs zinām, kad Virgin? Nē, Virgin. 2. Lūk, tas ir tikai studijai. Atcerēsimies to, kad, ko es gribēju teikt, paldies, Dziet, ka tu man nojauci, ir tas, kad studija Fox noteikti netaisās atdot atpakaļ Marvel nevienu savu varoni un turpinās viņus eksploatēt, cik vien iespējams taisot atkal savu pasauli, kā mēs jūs jau brīdinājām vienā no iepriekšējiem raidījumiem. Visticamākais tas, kuri gaida filmu par Deadpool, negaidiet viņu, bet viņiem bija projekts X-Force, kuram bija piesaistīts filmas Kick-Ass 2 režisors un scenārija autors, kurš arī bija filmējis filmu Never Back Down 2, kur varēja visu atrisināt nevis ar deju, bet ar sitienu pa seju ar kāju. Ļoti laba filma par jauniešiem. Un varbūt, ka tas būs tas, bet, ja jums neinteresē X-meņi vai fantastiskais četrnieks ar jauniem aktieriem, tad jūs noteikti interesēs filma Prometheus 2, kurai arī paziņots iznākšanas datums, tas ir 2016. gada marts, ja es nemaldos. Protams, ka pie stūras atkal Ridlijs Skotts, Maikls Fassbenders un pārējie, kuriem pēc līguma būs savas lomas jāatstrādā. Neko vairāk par šo filmu mēs nevaram pateikt, izņemot to, ka viņai ir noliekts jauns scenārists, kas atkal nozīmē, ka filma notiek un pilnās burās viņi brauc uz priekšu. Bet mēs varam pateikt par DC un Marvel tieši cīņu. Tu pat minēji par to aizsīšanu datumu, kā aizsīs datumu, un kā it kā mēģina studijas to izdarīt, un tā cita studija atnāk un paņem to pašu datumu. Ja nākamā gada vasarā mums gaida vienkārši episks kases grāvēju cīņa, oktagons uz dzīvību un nāvi, no kuru noteikti kāds izies ārā pavisam beigts un tiks iznesīts, tad arī 16. gadā jau mūs gaida briesmīga cīņa. Šajā gadījumā tas vienā ringa pusē būs Batmans kopā ar Supermanu un otrā ringa pusē būs Kapteinis Amerika 3. Kāds varbūt teiks, tā jau tur Batmans viens pats došana, viņus sarolēs ar Supermanu. Pēc filmas Kapteinis Amerika 2, godīgi sakot, man tā vairs nevajagās. Un tur nemaz nevar saprast, kurš kuru, jo pagaidām Marvel uzvar vienos vārtos un līdz ar Kapteinis Amerika 2 šī uzvara tikai un vienīgi turpinās un nevar nemaz zināt, kā būs ar Guardians of the Galaxy un nākamajiem atriebējiem. DC būs ļoti jāpapolās un tāpēc jau arī jaunajā filmā tiek pievilkta klāt arī brīnums sieviete. Vēl kaut kādi 15 kameo personāžu, vai viņi varētu visi uzvarēt kopā to vienu nelaimīgu amerikāņu kapteini. Bet vienā datumā, tas būs gadsimta cīņa Marvel un DC filma vienā datumā face to face, Un galvenais neviens tā kā negrib mainīt datumu, jo tas arī jau principā lieta, ka nē. Marvel uzskata, ka viņi uzvarēs šā vai tā arī kur no saviem varoņiem. DC saka tā, ka, ko jūs esat iedomājušies, mums tas ir Batman un Supermans. Un, tas būs ļoti interesanti. Galvenais, ka tā nav mūsu nauda. Skatīsimies, Nē, tā būs mūsu nauda, jo mēs iesim gan uz to, gan uz to. Bet es domāju, mēs būsim tikai ieguvēji. Vismaz būs interesanta cīņa. Yep. Mais 6. Katru reizi mēs tā daram, un es tagad reāli aizdomājos, kāpēc es joprojām klapēju un neizmantoju to klapīti, kas mums ir nopirkta. Par 2,56 €. Uztaisot, Finišējam šo raidījumu. Paldies, ka bijāt kopā ar mums par jaunākajām filmām. Izrunāsim nākamreiz. Nāciet uz mūsu kinoblogu seansiem, apmeklējiet mūsu blogus, rakstiet, zvaniet, sūtiet, Skype'ā nezvaniet. Tas būs pārāk privāti. Mūsu telefons ir 260 33